Es tā nevaru paņemt tā naudu vienkārši tā, pa labi, pa kreisi. Es tā ļoti uzmanīgi. Es paņemu vienu mazu gabaliņu no ziedzemes, izdevās. Paņemu otru mazu gabaliņu, izdevās. Un patiecībā, ja nebūtu šīs te ziedzemes nauda, būtu grūti. Līderis ir iespēja sākt no pavisam maziem solīšiem. Iespējams nākt un saņemt atbalstu šādām idejām. Šeit ir piemērs Lienas medus izstrādāja logotipu, tikai mārketinga izmaksas. Pateicoties šiem maziem projektiem Ziedzemē, kad es to varu izdarīt. Tas ir super. Mārketings, tātad etiķešu izveidošana, zīmola patentēšana, āvēšana un maisīšana. Rēmveida arī šīs te pašas medus ar garšvielu. Un pārsvarā ir augi, kas ir arī manas pašas dārzā aug. Kumelīte, kliņģerīte, tāpēc, ka tās ir mūsu. Ar kaņepēm un linsēklām. Jā. Un tad tās etiķetes mediem taisīja mans vīrs, glaznotājs, viņš ar zīmējumiem taisīja, un mēs visi kopā domājām, kas un kā. Un tas bija vesels process īstenībā. Kā jau māksliniekiem, tā estētiskā lieta, tas ir ļoti svarīgi. Mēs taču no Itālijas ņēmām un pasūtījām tās burciņas. Visa mākslinieku ģimene bija iesaistīta tajā. Šķiet, ka ļoti labi iznāca, tāpēc, ka tas rokas zīmējums, tas ir tas personiskais, ko neviena druka nevar uztaisīt. Tas ir tas, ko cilvēks ieliek iekšā, tas ir no viņa paša.